Tagad mēs pieslēdzām Taga Harmony PF 1000 filtru pie tās pašas rozetes, kura mums deva visaugstāko trokšņu līmeni mērot ar šo analizatoru. Slēdzam iekšā. Analizators pieslēdz pie tiešās līnijas, proti nekādi kondensatori vai droseles tieši šajā līnijā nav. Vadi pieslēgti ir pa taisno caur slēdzi pie IEC ieejas. Hops, redzam, ka trokšņa līmenis ir 409 un arī no skaņas viedokļa daudz klusāks. Ko tas varētu nozīmēt? Man šķiet, ka filtrs nostrādā šajā gadījumā kā šunta filtrs, paralēli tai trokšņojošai rozetei. Tagad mēs pieslēgsim šo pašu mērītāju filtrētajai rozešu līnijai. Neslikts rezultāts, 0,77. Vēl viens neliels eksperiments. Šai pašai līnijai pieslēgsim vienu papildus filtru, šunta filtru. Mēs iegūstam rādītāju 0,16 un praktiski klusumu no šā filtra izejām. Pamēģināsim šo pašu šunta filtru arī tiešajā līnijā. 390, 410, palielinās. Ieliekam šunta filtru 0,81. Tiešajā līnijā, kura ies uz pastiprinātāju, 0,81 ir analizatoru rādītājs. Labs rezultāts. Izdariet secinājumus paši.